Šoreiz lasījums no Smita Viglsvorta grāmatas Dzīvā ticība, kas dara brīnumus. Nodaļa Viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas. Un kad vakars metās, tie atveda pie viņa daudzus velna apsēstus, un viņš ļaunos garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus sērdzīgos, ka piepildītos Jesajas vārdi, kas saka, viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas. Viss vārds ir tik brīnišķīgs, šī brīnumainā grāmata, Bībele nes sevī tik daudz dzīvības, veselības, miera un tādu pārpilnību visā, ka mēs nekad nebūsim nabagi. Šī grāmata ir mana debesu banka. Es tajā atrodu visu, ko tik man vajag. Es gribu jums parādīt, cik bagāti jūs varat būt, jo Jēzus Kristus ir spējīgs darīt bagātus jūs visās lietās. Viņam priekš mums ir žēlstības pārpilnība un taisnības dāvana. Viņa lielajā žēlstībā mums ir iespējams viss. Es vēlos jums parādīt, ka jūs varat būt dzīvs zars pie dzīvības vīna koka, Jēzu Kristu, un ka jums ir dots gods tieši šeit, šajā pasaulē, būt līdzīgam viņam. Jānis mums saka, lai mēs būtu viņam līdzīgi šajā pasaulē. Runa nav par to, ka mēs paši no sevis kaut ko nozīmējam un kaut kas esam, bet gan, ka Kristus ir mūsos, viņš mums ir viss visā. Kungs Jēzus vienmēr vēlas mums parādīt savu žēlstību un mīlestību, lai mūs tuvinātu sev. Dievs grib darīt lielas lietas, lai tiktu paaugstināts viņa vārds, un sāksim šajā pat dienā un stundā aptvert to, kādas ir Dieva domas. Šeit uz zemes ir daudz grūtsirdīgo un to, kas cieš, bet es nedomāju, ka kādam no mums būtu kaut kas uz pusi grūtāks stāvoklis nekā tam cilvēkam, par ko saka Marka evaņģēlijas 8, 1-2. Šis cilvēks bija spitālīgais. Jūs varat būt slims ar tuberkulozi vai vēzi vai vēl kaut ko, bet Dievs jums sūtīs savu pilnīgo šķīstīšanu un savu pilnīgo dziedināšanu, ja jums ir dzīva ticība Jēzum Kristum. Viņš ir brīnišķīgs. Šim spitālīgajam droši vien stāstīja par Jēzu, cik daudz iespēju mūsu dienās tiek palaists garām tikai tāpēc, ka cilvēki bieži aizmirst liecināt par to, ko viņiem izdarījis Jēzus. Droši vien kāds piegāja pie spitālīgā un teica, Jēzus tevi var dziedināt. Tāpēc viņš jau bija gaidās, pirms ieraudzīja Jēzu, kurš kāpa lejā no kalna. Spitālīgajiem nebija atļauts kontaktēties ar cilvēkiem. Viņiem ar kliedzieniem bija jābrīdina apkārtējie, ka ir nešķīsti. Tāpēc viņam bija ļoti grūti tuvoties Jēzum, kuru bija iekļāvis ļaužu pūlis. Nokāpjot no kalna, Jēzus satikās ar šo nelaimīgo spitālīgo. Tā bija drausmīga slimība. No cilvēku viedokļa šim nelaimīgajam ne ar ko vairs nevarēja palīdzēt, bet nav nekā tāda, ko nespētu izdarīt mūsu Jēzus. Šis cilvēks lūdza, Kungs, ja tu gribi, šķīstī mani. Vai Jēzus gribēja? Jūs nekur neatradīsit liecību par to, ka Jēzus būtu palaids garām kaut kādu izdevību izdarīt kādu labu darbu. Jūs ieraudzīsit, ka viņa vēlēšanās darīt labus darbus ir lielāka par jūsu vēlmi, dot viņam iespēju to darīt priekš mums. Bēda ir tā, ka mēs nenākam pie viņa un nelūdzam viņu par to, ko viņš vairāk kā vienkārši vēlas mums dot. Jēzus izstiepa savu roku un teica, es gribu, topi šķīsts, un tūlīt pat tas tapa šķīsts no savas spitālības. Man tas patīk, ja jūs tieši un konkrēti izteiksit viņam savas vēlmes, jūs nekad neaiziesit vīlies.
Dieva spēks ies jūsos, un jūs saņemsit atbrīvošanu. Jēzus ir tas pats arī šodien, un viņš jums saka, es gribu, topi šķīstīts. Kaus, ko viņš ir paredzējis mums dot, ir pārpildīts un pāri plūstošs. Tajā ir dzīvības pārpilnība. Viss jums ir iespējams, ja tikai ticēsit. Dievam ir reāls plāns. Tas ir ļoti vienkārši. Jums ir tikai jāatnāk pie Jēzus, un jūs viņu atradīsiet tādu pašu, kāds viņš bija senajos laikos. Nākošais notikums no Mateja 8. nodaļas, 5.13. pantam, notika romiešu centurionu, kurš piegāja pie Jēzus, lai lūgtu par savu kalpa dziedināšanu, kurš bija paralizēts un ļoti cieta. Šis vīrs tik ļoti nopietni piegāja šai lietai, ka pats devās uzmeklēt Jēzu. Ir viena lieta, kas vienmēr darbojas, ir vajadzīga meklēšana, lai galu galā meklējamais priekšmets tiktu atrasts. Kas meklē, tas atrod. Ieklausies Jēzus žēlsirdīgajā atbildē. Es iešu un to dziedināšu. Lielākajā daļā vietu, kuras mēs ikdienā apmeklējam, ir liels skaits cilvēku, par kuriem pat neiedomājamies lūgt. Dažās pilsētās ir vismaz 200 līdz 300 cilvēku, kas visi vēlētos, lai mēs pie viņiem aizietu un lūgtu. Mēs vienkārši nesam spējīgi to izdarīt. Esmu tik priecīgs, ka mūsu kungs Jēzus vienmēr vēlas atnākt pie mums un mūs dziedināt. Viņš vēl savā ceļā satikt slimos, tāpēc, ka viņam patīk dziedināt. Un šodien tas kungs dziedina daudzus cilvēkus caur kabatas lakatiņu uzlikšanu, kā to darīja Pāvila laikā. Tas ir aprakstīts, un to var izlasīt no apostoļu darbiem 19. nodaļas 12. panta. Liverpūlē pie manis pienāca kāda sieviete un teica, man ir vajadzīga jūsu palīdzība. Es vēlētos, lai jūs pievienotos man lūgšanā. Mans vīrs ir alkoholiķis. Katru nakti viņš nāk mājās piedzēries. Vai palīdzēsit man lūgt par viņu? Palūdzu, vai viņai nav kabatas lakatiņš? Viņa man to iedeva, es par to lūdzu, un tad aicināju viņu nolikt kabatas lakatiņu uz vīra spilvena. Tajā pat vakarā vīrs atnāca mājās un apgūlās uz spilvena, kas bija pārklāts ar kabatas lakatiņu. Viņa galva negulēja uz spilvena, bet gan uz Dieva apsolījuma. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsit. Tad tas jums notiks. Marka 11.24. Nākošajā rītā šis vīrietis pamodās un devās uz tuvāko alus bāru, kas bija pa ceļam uz darbu, pasūtīja sev kausu alus. Viņš nodzēra vienu malku un teica bārmenim, jūs tur esat iebēruši indi. Viņš to nevarēja iedzert un devās uz nākošo bāru. Viņš atkal pasūtīja alu un nodzēris pirmo malku, bārmenim teica, šajā alū ir iebērta inde. Puiši, man liekas, ka jūs esat norunājuši mani noindēt. Bārmenis bija apmulsis. Šis cilvēks sapītis paziņoja, došos uz kādu citu vietu. Viņš iegāja trešajā bārā un tur atkārtojās tas pats. Viņš sarīkoja lielu skandālu, tā ka vajadzēja viņu vienkārši izdzīt ārā. Pēc darba vīrietis devās vēl uz kādu citu bāru, bet tur notika tas pats. Viņš tā satrakojās, ka viņu izlika aiz durvīm. Viņš atgriezās mājās un sievai pastāstīja, kas bija noticis. Viņš teica, man ir tāda sajūta, ka it kā viņi visi ir sarunājuši mani noindēt. Sieva atbildēja, vai tu tajā nesaskati Dieva roku? Vai viņš nav darījis tavā apziņā atbaidošu to, kas sagrauj tavu dzīvi? Šie vārdi izsauca viņā dziļu vainas apziņu. Viņš devās uz dievkalpojumu un ieguva pestīšanu. Tam kungam ir spēks, lai atbrīvotu ieslodzītos. Kad biju Austrālijā, pie manis pienāca kāda kundze, kura ļoti uztraucās par savu dēlu, jo viņš bija ļoti slings. Es aizlūdzu par kabatas lakatiņu, kuru pēc tam uzlika uz jaunekļa spilvena.
Viņš visu nakti nogulēja uz šī lakatiņa, bet no rīta pamodies, devās meklēt darbu, un to arī atrada. Slava Dievam! Jēzus gribēja iet un izdziedināt slimo, bet centurions viņam teica: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tikai vienu vārdu, un mans kalps taps vesels. Jēzus bija tā sajūsmināts par viņa vārdiem, ka tam atbildēja: Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis. Un tajā pašā brīdī viņa kalps kļuva vesels. Austrālijā dievkalpojuma laikā pie manis pienāca vīrietis, kurš atbalstījās uz masīvas koka kājas un teica: Es vēlētos, lai jūs man palīdzētu. Jums paies tikai pusstunda, lai par mani aizlūgtu. Es atbildēju: Ticiet Dievam, un jūs būsit vesels pēc 1 sekundes. Viņa ticība atdzīvojies tā, ka viņš varēja saņemt dziedināšanu, un viņš aizgāja, slavējot Dievu un dodot visu godu Dievam par brīnišķīgo dziedināšanu. Ar tā kunga vārdu vien mums ir pilnīgi pietiekoši. Uzdrīkstoties ticēt Dieva vārdam, jūs redzēsiet, kā šis vārds piepildās jūsu dzīvē, un tas būs patiesi brīnišķīgi. Mēs redzam šī centuriona ticības drosmi, to ticības veidu, kas neierobežo Dievu, un otrādi, ja ierobežojam Izraēlu svēto, mēs piedzīvojam neveiksmes. Es gribu jūs iedvesmot uz to, lai jums būtu dzīva ticība un jūs uzticētos Dieva vārdam. Nākošā dziedināšana ir redzama Mateja evaņģēlijā 8. nodaļā. Pētera sievas mācas dziedināšanu, kura cieta no drudža. Lūka mums liecina, ka Jēzus aizliedza drudzim viņā darboties. Izrādās, ka drudzis spēja dzirdēt, un līdz ko drudzis izdzirdēja pavēli, tas tūlīt pat aizgāja. Jēzum bija jauna ārstēšanas metode. Šodien daudz cenšas izdzīt drudzi, liekot cilvēkam svīst. Drudzis spēja izturēt jebkādu temperatūras pazemināšanu un atgriezties, bet ja jūs ticēsit, jums ir garantēta dziedināšana, tāpat kā Pētera sievas mātei. Jebkuros apstākļos viņš ir nemainīgs. Viņš tikai gaida, kad radīsies iespēja kādu svētīt. Jebkurā situācijā viņš ir gatavs atbrīvot dvēseles. Ja esam pieņēmuši Jēzu, mēs pilnībā varam pielietot vārdus. Tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas mīt šajā pasaulē. Viņš ir lielāks par visiem tumsas spēkiem. Neviens cilvēks nespēj stāties pretī Sātana spēkiem, bet jebkurš cilvēks, kurā ir Jēzus, kurš ir piepildīts ar viņa klātbūtni, piesātināts ar viņa spēku, tumsības spēku priekšā, ir kaut kas vairāk nekā vienkārši cilvēks. Mēs esam Dieva aicināti būt vairāk nekā uzvarētāji, saņemot palīdzību no tā, kurš mūs ir mīlējis. Dzīvais vārds spēj iznīcināt visu Sātana spēkus. Jēzus vārdā ir spēks. Es vēlētos, lai katras ticīgo mājas logā no ielas puses būtu skaidri redzams Jēzus vārds. Viņa vārds caur ticības pielietošanu atnes brīvību nelaimīgajai un sasaistītai dvēselei. Ar mūsu brīnišķīgo Jēzu viss notiek tik vareni, tik neaprakstāmi. Ja jūs pilnībā uzdrošināsieties uz viņu paļauties, viss jūsu dzīvē sakārtosies un ieņems tam paredzēto vietu. Viņš izmainīs visus apstākļus. Jēzus vārdā viss vienā mirklī var izmainīties otrādi. Pasaulē nemitīgi uzrodas jaunas slimības, un ārsti nespēja tās izpētīt. Viens ārsts man teica: medicīna kā zinātne piedzīvo tikai zīdaiņa vecumu, un mēs, ārsti, nevaram pilnībā uz to paļauties. Mēs pastāvīgi eksperimentējam, bet Dieva cilvēks neeksperimentē.
viņš pazīst, vai arī viņam ir jāpazīst Dieva varenības spēku. Viņš nevar vairs vadīties no dabiskiem likumiem, ko var saskatīt redzamajā pasaulē. Viņam ir jābūt atklāsmei par vareno Jēzus vārdu un viņa asins spēku. Ja vingrināsim savu ticību uz Kunga Jēzu Kristu, viņš nāks un svinēs uzvaru pār visiem tumsas spēkiem. Vakarā pie viņa pienesa daudzus, kas bija dēmonu pārņemti, un viņš tos izdzina ar savu vārdu un dziedināja visus slimos, lai piepildītos vārds, kas tika teikts ar pravieti Jeseju. Viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas, kaut jūs spētu ieraudzīt Dieva jēru, kad viņš devās uz Golgātu. Viņš pieņēma cilvēka miesu tā, lai gūtu iespēju uz sevis uzņemties, nest mūsu grēku nastu un visas tā sekas. Tur uz krusta Dievs viņam uzkrāva visas mūsu nelikumības. Golgātā uz krusta tika izpildīts spriedums visām grēku sekām, ieskaitot slimības. Bet tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. No Ebrejiem 2, 14 līdz 15. Lūksim kopā. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu caur Jēzu Kristu uzņēmies uz sevi visas mūsu vājības un mūsu sērgas, ka Tavās brūcēs mēs esam dziedināti, mēs esam taisnoti Tavās asinīs. Paldies, ka Tu pie krusta paņēmi ikvienu lāstu, grēku un nāvi. Paldies, ka mēs esam brīvi Tevī. Paldies, ka mums pieder dziedināšana. Tavās brūcēs mēs esam dziedināti. Paldies par katru ikvienu, kur Tu esi jau dziedinājis, Tēvs, ka mēs liecinām par Taviem brīnumdarbiem un neslēpjam, ka Tavs vārds ir vārds pār visiem vārdiem, ka Tu esi mūsu ārsts un Tavās brūcēs mums pieder dziedināšana. Tēvs, es lūdzu par katru ikvienu, kas sirkst ar asins slimībām, kungs, kas sirkst ar kaulu lūzumiem vai sakropļojumiem vai deformācijām. Dievs, Tu, kas taisno, Tu, kas šķīstī, Tu, kas atjauno. Tu atjauno katru šūnu. Dievs, tik tiešām nekas Tev nav neiespējams. Dievs, es pasludinu dziedināšanu Jēzus Kristus vārdā. Tu esi brīvs no katra vienas slimības. Es atraisu veselību Tavā miesā. Tu esi dziedināts Jēzus Kristus vārdā. Satver šo dziedināšanu un apliecini to, ka Tu esi dziedināts Jēzu Kristu. Man pieder dziedināšanu un es to satveru un es staigāšu pilnīgā veselībā un dziedināšanā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Būšu pateicīgi, ja atbalstīsi ikdienas maises kanālu, nospiežot īkšķīt uz augšu pie katra video, ko klausies, un neaizmirst padalīties ar video, lai citi tiktu dziedināti. Tiekamies drīz!